Mēs atradām ieroci. Būs jāsauc ārā policija. Nu, čau visiem! Mito Diver ir atpakaļ. Protams, redzējāt noteikti mazos video, bet mēs atgriezāmies pilnvērtīgos lielajos video, lai parādītu jums kaut ko foršu un interesantu. Un, protams, ja jūs redzat mani video, tad noteikti tālāk turpināsies kaut kas interesants. Sīkli. Divi numuri plāksnīgi, bezos maisiņš. Kā parasti daudz neprasu, bet piesekojiet mūsu kanālam gan Instagramā, gan Facebookā, gan YouTube'ā, gan TikTokā un sekojiet jaunumiem. Kā arī dažādi konkursi maziem vai lieliem makšķerniekiem, visādi rotiņi vizulīši, liksim slēpnīšos. Tā, te mums ir ķemīte, lādētājs. Makšķernieki ledus laikam izmantoja. Nu, un, protams, jā, viss kaut kas te tik nav. Un mūsu ierocis. Nu, izsaucām policiju, skatīsimies, ko teiks viņa. Kas tas ir? Smaik ar kaut ko. Tas ir tās plāksnītes tehnika, nu, ar numuriem puses. Eku kāds gazona kasilka, eku numurs. Viņu riktīgi daudz, kur viņam darīja? Gan jau kaut ko nozaga. Padomju laika pļaumašīnas plāksnītes. Ļoti daudz maisiņā bija piena, vecās padomju laika piena maisiņā viss bija satīts un iemests ūdenī. Un tādas mums ir tik daudz. Kā arī vesels mais ar vizuļiem, rotiņiem un visādām makšķerēšanas lietām. Nu, te būs slēpņi jums, jelgavnieki. Mēs te sēžam stundu, un ko mēs daram, pastāstī. Piņķiem vaļā. Es atvainu, es nezinu, kā pareizi pateikt savādāk, atkal būs miljonus komentāru. Vizulis, voblers vai vēl kaut kāds māneklis. Jā, bet par ko es šodien stāstīju? Šodien vienā vietā atradām klondaiku. Gribat redzēt? Rekord. Šis viss tika atrasts vienā vietā. Jūs varat iedomāties. Tā kā gaidiet drīz konkursu, taisīsim slēpnīšus un pa bišķītim liksim ārā. Pasies kāda milzene. Neaizmirstat piesekot un sekot norādījumiem. Mēs liksim slēpnīšus ar koordinātēm vai vismaz foršiem apskates objektiem, kur to varēs atrast.